Strenči viennozīmīgi ir Eiropas plosnieku galvaspilsēta, bet vai novadā ar tik dziļām plosnieku tradīcijām iespējams attīstīt lauksaimniecību? Strenču novada zemnieku saimniecība Dārznieki, kas savu darbību veic Jērcēnu pagastā, pierāda, ka viss ir iespējams. Saimniecība dibināta jau 1991. gadā, kad Dainis un Maija Zuikas savā īpašumā ieguva bijušā kolhoza siltumnīcas. Tāpēc jau 3 gadus, kā bāzi pārcēlušies esam no dārzniecības uz šejien, jo šitie bija lielākas iespējas. Mēs te piecēlām, 3-4 gadus apakaļ pieceltie, 2005. gadā mēs jumts nomainījām visus jaunus. Abi pēc izglītības agronomi saimniecības pastāvēšanas laikā audzējuši gan dārzeņus, gan rozes, gan mežu stādāmo materiālu. Šobrīd, izvērtējot tirgus tendences, saimniecība nodarbojas ar graudkopību un mežstrādi. Dainim un Maijai ir labi padarīta darba sajūta, jo saimniecības grožus pārņem dēls Toms. Tad veiks savu komandēšanu, un es no malas varēju piekoriģēt. Lai arī Toms jau no bērnības bijis aktīvs līdzdalībnieks visos notikumos, pēdējos 3 gadus pilnībā veltījis darbam saimniecībā un pierādījis sevi kā lielisku organizatoru. Toms ironizē, ka lauksaimniecība ir nevis biznes, bet ļoti dārgs dzīvesveids, jo šajā nodarbē jāaizmirst par 8 stundu darba dienu. Tur ir 12 un 16 stundas, un par brīvdienām taču nevar aizmirst. Visur pastāv, galvenais ir atbildība. Ceļš ved augšup!